Mellenes un zemesriekstu sviests ir viens no maniem visu laiku mīļākajiem kombo, tādēļ testēm šo arī brownie formā. Pēc saldētām melnēm ar atlaidīti taisnā ceļā uz Rimi, kur pilnā sparā rit frozen dienas. Ja ķer šādu kilogramīgo spainītu zemesriekstu sviestu, šis noderēs citām receptēm. Un vēl šo to – šokolādi, sviestu un olas. Tātad sākumā karsta ūdens svaikos kausē tumšo šokolādi kopā ar sviestu. Kamēr viss kausēs, tikmēr sasver visas pārējās sastāvdaļas. Bļodiņā baru miltus, cukuru, brūno cukuru, kakao, 3 olas un mūsu šokolādes un sviesta masu. Visu rūpīgi samaisu līdz viendabīgai konsistencei un pildu formiņā, kuru ieklāt ar cepam papīru. Tagad pa virsmu lieku kārtīgas pikucīšu ar zemesriekstu sviestu un ar čopsiku veidoju šādu rakstiņu. Vispār sapratu, ka vajag vēl zemesriekstu sviestu, tāpēc neskopojamies. Lūk, manuprāt, jau tagad izskatās ļoti labi, bet šo mēs, protams, papildināsim ar saldētām melnēm. Cepu krāsnī 35 minūtes 180 grādos. Un, draugi, visgrūtākais šajā receptē ir nociesties līdz brownies atdziest, bet gala rezultāts ir noteikti tā vērts. Dodu 10 no 10.